Labdien, labvakar visiem klātesošajiem un visiem, kas skatās vai klausās. Šī ir diskusijas svešnieki visapkārt. Māksla kā iekļaujošas un empatiskas sabiedrības veicinātāja. Un tas tā notiek Mākslas muzeja Rīgas birža, Bernāra Venē izstādē un kas piedalīsies šajā diskusijā. Pirmkārt, pa kreisi, Paula Strādina medicīnas vēstures muzeja direktors, kurators Kaspars Vanaks. Labvakar. Mākslinieks Reinis Dzudzilo. Mākslas muzeja Rīgas birža ārzemju mākslas departamenta vadītājs vietniece Vita Birzaka. Un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs. Un bija paredzēts, ka piedalīsies arī Latvijas laikmetīgas mākslas centra vadītājs Solita Krese, bet diemžēl viņa šodien temperatūra 39, 38, novēlam viņai labu veselību, un ja viņa mūs klausās, tad nododam arī sveicienu Solitai. Jā, un varbūt, ja mēs atrodamies šajā muzejā un šajā izstādē, varbūt kā tādu sākumu punktu mēs to, kā sākumu punktu varam to izmantot, un varbūt man pirmais jautājums būs Vitai. Mūsdienu māksla nepārtraukti pārkāpj tradicionālas izteiksmes robežas, un arī šodien mēs atrodamies skatītājiem varbūt nepavisam ierastā izstādē, kas ar viņiem runā matemātikas un fizikas vizuālajā valodā. Kādas reakcijas ir vērojamas, un vai muzejs spēj sagatavot apmeklētājus un paplašināt viņu priekšstats, lai šī jauna valoda viņiem nebūtu pavisam sveša? Labdien visiem, un paldies, Sergej, par jautājumu. Bet man atbild varbūt būtu divās daļās. Pirmkārt, es neteiktu, ka šī ir ļoti ekstrēma izstāde, ko cilvēkiem būtu grūti uztvert, kaut vai no tā viedokļa, ka pirmkārt man viņš šķiet ļoti estētiski, arī kā ir dizains veidots, kā ir elementi, kurus arī cilvēks, kas nav tik labi sagatavots, var nolasīt, tie paši burti, teksti, skaitļi. Un otrs moments par to muzeja spēju sagatavot un komunicēt ar skatītājiem, es domāju, ka tā būtībā ir tā mūsu darba jēga, jo savādāk vienkārši izstādīt lietas un nebūt spējīgiem par to runāt, nē. Tas ir iespējams vienas izstādes ietvaros, jo vai tas ir kaut kāds process, kuram vajag diezgan daudz laiku un pūles, lai cilvēks būtu atvērts un gatavs tai valodai? Skaidrs, ka tas ir process, un tas process ir šobrīd, es domāju, manuprāt, strādājot muzejā pietiekoši ilgi un ar dažādu veidu izstādēm, gan ar mākslas vēsturi, gan laikmetīgo mākslu, ir labi sācies, jo viens ir tas, ko cilvēks redz ienākot izstādē un bez īpašiem paskaidrojumiem vai kādas lekcijas vai nodarbības. Un otrs ir veids, kā muzejs strādā, un tas ir viss, kas ir ap izstādi, visas programmas. Un jāsaka, tieši šis moments ir tas, uz ko cilvēki arī ļoti, ļoti labprāt nāk un ir atvērti uzzināt. Bet ir kaut kādas negatīvas reakcijas arī, ka tas ir kaut kas pilnīgi neizraisa nekādas emocijas? Domājat, nesaprotu, kas tas ir, kāpēc tas ir tādā aspektā? Svešs, pilnīgi svešs.
Vot, Kaspars. Teikt, ka nav tādu cilvēku. Protams, tādi momenti ir visu laiku, un tas neatiecas tikai uz laikmetīgo mākslu, es gribētu teikt, šis te kritiskais noskaņojums, bet tiklīdz tā saruna sākas, tad var teikt, ka tas pirmais solis jau ir spērts. Un tieši tāpēc man liekas, ka ielikt kontekstā gan mākslinieku, gan to, ko viņš dara, paskatīties plašāk, kas ir viņa laika biedri, kas ir tie virzieni, par kuriem viņš pats interesējas, ko viņš pats ir teicis. Viss šis, kas nāk papildus, manuprāt, tas ir ļoti vajadzīgs, jā. Paldies. Un varbūt Martiņam vēl jautājums varētu būt. Kas jūsuprāt, kas ir tas, kas liek cilvēkam reaģēt uz to, kas viņam nav saprotams vai izraisa kaut kādus nepatikāmus jautājumus, uzreiz likt to plauktā svešs un aizmirst vai pat pretoties tam? Kas ir tas mehanisms? Jā, vakar arī es gribu teikt paldies par to, ka man ir iespēja piedalīties šajā sarunā. Un domājot par to, ko es varētu atbildēt uz Sergeja uzdoto jautājumu, es domāju, ka pirmā reakcija, protams, ir bailes, jo cilvēkam ir bail no tā, ko viņš nepazīst. Ko mēs nepazīstam, tas izraisa bailes lielā mērā, un tāpēc tā pirmā reakcija var būt arī noraidoša. Domājot par šo izstādi un ienākot pirmo reizi un redzot, notverot tīri emocionālā līmenī tās pirmās sajūtas un pirmos iespaidus, es domāju, ka šī ir izstāde, kas atbild kaut kādā mērā uz to diskusiju, kas bija savulaik muzeju teorijā un muzeju praksē, proti vai eksponāti ir priekšmeti, kas runā paši par sevi, jeb eksponātiem ir nepieciešami paskaidrojošie teksti un viss pārējais, ko jau Vita pieminēja no muzeja darba. Tad šeit pirmais iespējas ir tāds, ka šie objekti, mākslas darbi runā paši par sevi. Tajā ziņā, ka to komunikāciju izveidot ar šo matemātisko formulu kopumu, gleznas formātā vai tiem lielajiem apļiem, kas mums ir otrā pusē zālē, ko mēs redzam. Pirmā lieta, kas, ja tev šis priekšmets, ko tu redzi, izraisa kaut kādas asociācijas, tas jau ir pirmais solis uz to, lai to neuztvertu kā absolūtu svešinieku. Es esmu pietiekami vecs, lai atcerētos pirmo saskarsmi ar laikmetīgo mākslu. Centrālās stacijas gājēju tunelī bija Oļega Tilberga instalācijas Taburaga bērni, kur sēdēja ūdenslīdēja tērps, tad uz tādas ziemas zemledus makšķernieka, ko mēs saucam par blitkotāju kastītes un ķēra zivis. Tas arī pirmajā brīdī, kāds tev ir bērnībā, teiksim, kāda ir reakcija uz šādu objektu, kaut kas dīvains, kaut kas nesaprotams, kaut kas iespējams smieklīgs, bet katrā ziņā svešs. Lai tas objekts nepaliktu tajā svešinieka kategorijā, es domāju, ka ļoti svarīgi, ja cilvēkam rodas kaut kādas asociācijas ar to, ko viņš redz. Ja? Un tad tas ir pirmais tiltiņš, pirmā laipa, pirmais kaut kāds savienojums uz to, lai man būtu interesanti meklēt, kas tur ir tālāk. Ja es kaut ko jau spēju atpazīt, ja man kaut kas šķiet pievilcīgs, interesants, tad es iešu to nākamo soli tālāk un mēģināšu saprast, kāpēc tie ir tās formulas, kāpēc tās ir dažādās krāsās, ko nozīmē tas ievietojums pa vidu. Ja, un tad jau pieslēgsies cilvēku uztvere, un tad katrs patiešām varēs radīt to savu priekšstatu par jēgu, kādu viņš redz sev priekšā tajā objektā, kas saucas laikmetīgā māksla un kas ir laikmetīgā māksla. Slikti var dzirdēt. Tagad šobrīd var dzirdēt šādā skaļumā? Vai šādā skaļumā var dzirdēt? Jā. Skaidri. Tad īsumā atkārtot to, ko es teicu 2 teikumos. Jā. Galvenā doma ir tāda, lai nekavētu tad pārējo procesu. Es domāju, atbildot uz jautājumu, ko Sergejs Timofejevs uzdeva, kāpēc cilvēkam ir tendence kaut kādas lietas ielikt svešinieku plauktiņā, uztvert kaut ko svešu nesaprotam. Es domāju, ka
Pirmais skaidrojums ir bailes, jo mēs baidāmies no tā, ko mēs nesaprotam, neuztveram, nepazīstam. Un tad, ja es redzu kaut ko, kas man šajā vai citā laikmetīgā mākslas darbā rada asociācijas, rada kaut kādu saikni ar manu pašu personīgo pieredzi, tad tas jau ir pirmais solis, lai tas, ko es redzu, lai es to vairs neuztvertu kā svešu. Ja, kā kaut kādu svešu, nepazīstamu un tāpēc bīstamu objektu. Jo parasti cilvēka pirmā reakcija uz to, ko viņš nepazīst, tas ir kaut kas svešs. Svešs tas nozīmē bīstams. Lai tas kļūtu no svešā un bīstamā vispirms tikai par svešo un pēc tam par kaut ko saprotamu, ir jābūt asociāciju ķēdē kaut kādam savienojumam starp mani un starp to, ko es redzu. Vai tas ir laikmetīgās mākslas objekts, vai tas ir jebkas cits, ko es redzu pirmo reizi dzīvē. Varbūt Kasparam ir vēl ko pateikt, jo tiešām, man liekas, medicīnas muzejs ļoti veiksmīgi eksperimentē ar laikmetīgas mākslas iekļaušanu tādā plašāka kontekstā. Es gribētu, tā kā sadalījām lomas, es labprāt oponētu, jo man liekas, ka šeit vienojošais ir tāds, ka par svešo jābūt interesei, vai ja mēs neinteresējamies, mēs pat no tā baidamies. Es gribētu ierosināt, palūkoties, kā mēs pieņemsim, ko mēs ēdam, vai kādu kino mēs skatāmies. Man, piemēram, nepatīk šausmu filmas. Nevis tāpēc, ka es baidos, bet man viņas vienkārši nepatīk. Un man ir ļoti... Tad, kad es eju cauri Netflix piedāvājumu, es šīs filmas pieņemsim ne tāpēc, ka es viņas nesaprastu vai kā, bet es viņas neskatos, jo man ir citas prioritātes vai citi gaumes kaut kādas vilkme. Un es gribētu salīdzināt arī laikmetīgo mākslu līdzīgi ar grāmatveikalu, ka mēs ieejam Rozes grāmatnīcā, mēs redzam, tur mums ir self-help grāmatas, tur mums ir vēsture, tur mums ir dabas zinātnes, tur mums ir ceļojuma albumi, bet es tagad netaisos ceļot, es to neskatos. Līdz ar ko, kā daudz, kur mēs varam izvēlēties, un mums arī viss nav jāsaprot. Ja pieņemsim, es nesaprotu augstāko matemātiku, man nav jābūt no viņas bailēm, man viņa vienkārši, esmu nolēmis, izdarījis izvēli, es labāk iemācīšos jaunu svešu valodu klāt, nevis, piemēram, apgūšu jaunāko matemātiku. Un es domāju, ka laikmetīgā māksla, līdzīgi kā jebkura mūsu dzīves nozara šobrīd, ir arī augsti specializējusies. Un kas man liekas, kas ir milzīgs uzdevums, pieņemsim, arī muzejiem vai izstāžu veidotājiem, mēģināt, pieņemsim, es tiešām ticu, ka ir māksla, kura ir piemērota, pieņemsim, matemātiķiem. Vai māksla, kas varētu būt ārkārtīgi interesanta biologam vai pedagogam. Un tas jautājums ir, kādā veidā mēs uz to vai citu, pieņemsim, mākslas izstādi varam aizsniegt šo auditoriju. Un tas bija tas, ko es pamanīju, sākot strādāt medicīnas vēstures muzejā, kas ir milzīgs izaicinājums, ka, piemēram, jaunām muzeja apmeklētājiem, pieņemsim, 28 gadu vecumā, viņām ir ārkārtīgi interesanti, pieņemsim, par bērnu audzināšanas metodēm, vai kad pārtraukt barot ar krūti, pieņemsim, vai savukārt citai grupai, ja viņai ir grupa, kurai interesēs, pieņemsim, onkoloģijas mūsdienu ārstniecību, viņiem savukārt neinteresēs ortopēdija. Un tev pie katras šīs tēmas ir jāsaprot, kā tu vienkārši varētu to auditoriju aizsniegt. Un, protams, ka Nacionālajām mākslas muzejām ir vieglāk, jo vairāk vai mazāk cilvēkam interesē māksla, tad viņš ies gan uz Beļcovas izstādi, gan viņš aizies, pieņemsim, uz Purvīša izstādi. Ja? Es domāju, šeit Purvīša balvas. Bet tad mēs tā kā pieņemam, ka māksla ir tā kā universāla valoda, bet universālais ģēnijs vai tāda, pieņemsim, Gētes laika izpratnē
ka mēs varam gan interesēties par fiziku un krāsu mācību, un vēl arī Veimāras grāfistē vēl arī būt par ceļu un izraktu ministru. Ja? Tas mūsdienās nav iespējams, līdz ar ko es rosinātu arī pieļaut domu, ka mums varētu būt augsti specializēta māksla, jo, piemēram, būs rinda matemātiķu un programmētāji, kuriem šī māksla liksies pat primitīva vai garlaicīga. Līdz ar ko, jā, es nedomāju, ka skatītājiem ir pienākums un ka muzejam ir pienākums obligāti padarīt mākslu saprotamu vai tuvu, vai nelikt no viņas baidīties. Apmēram tā. Jā, nē, es nedomāju tā, ka tas būtu muzeja vai izstādes kuratora pienākums, ja, panākt to, teiksim, pieradināt cilvēku pie laikmatīgās mākslas, kuru hipotētiskais apmeklētājs pirms tam nepazīst un tāpēc nesaprot. Es domāju, ka tas ir katra individuāla mākslas uztvērēja un mākslas baudītāja lieta, un nevar teikt, ka tas ir pienākums, ja, jo tas nav nekas obligāts. Mēs nākam uz muzeju, lai mēs uzzinātu kaut ko jaunu vai gluži otrādi satiktos ar kaut ko patīkamu un redzētu atkal Kārli Hūnu vai Vilhelmu Purvītu vai Sigismundu Vitbergu vai Gustavu Klucu vai vienalga ko. Bet tad tas ir tas, kas notiek starp cilvēku, kurš atnācis uz muzeju, skatās izstādi un starp to, ko šī izstāde viņam saka. Un tur ir ļoti grūti pateikt, tā kā Kaspars jau teica, tad būs matemātiķi, kas šo neuztvers. Ja? Viņi skatīsies uz to, kā matemātiķi un mēģinās varbūt saprast, kas ir domāts ar šīm formulām. Ja? Un tas mākslas darba vēstījums paies pilnīgi garām, ja? vai pretējā sienas pusē. Tas, ko es, piemēram, varu uztvert arī, tā kā jūs, Vita, teicāt, kā estētisku objektu vispirms, un pēc tam es pieiešu tuvāk, mēģināšu saprast, kas tas ir par tekstu, ko es redzu, kā tas darbojas, vai tas griežas, vai tam ir kaut kāda, teiksim, jēga, kas ar to tekstu notiek tālāk. Bet uzlikt par pienākumu muzejam vai cilvēkam, apmeklētājam, kurš nāk uz iepazīties ar izstādi, kaut ko saprast, nē, tas tādā veidā nedarbosies. Ja. Man ir pavisam īsts komentārs šīs izstādes saistībā, jo ar izstādes tādu darbošanos mēs esam uzrunājuši gan universitātes fizmatu studentus, gan akadēmijas gleznotājus. Un katra šī studentu grupa, jauno cilvēku grupa redz pilnīgi kaut ko citu un interpretē pilnīgi savādāk. Un beigās būs šo te abu nozaru tāda tikšanās un redzēs, jā, kā viņi vai vienosies, vai paliks katrs savās pozīcijās. Varbūt Reinim mēs varētu pajautāt. Es nesen atrādu vienu amerikāņu neirozinātnieku tādu citātu, un viņš runā par to, ka mūsdienas cilvēki ļoti ātri vaino, kaunina un uzbruk citiem, sliepjoties aiz dažādu ierīču ekrāniem, runājot par tehnoloģijām. Un tehnoloģijas atņem cilvēkiem empātiju. Māksla var būt spēcīgs veids, kā labāk izprast cilvēka emocijas un stāstus. Tas sniedz mums unikālu iespēju ielūkoties mākslinieku iekšējā pasaulē, tā trenē mūsu smadzenes palēnināt tempu un domāt racionālāk, nevis emocionāli. Kā tu domā, vai tiešām māksla ir spējīga palēnināt mūsu tempu un vai tas darbojas, teiksim, tavā mākslā? Es domāju, ka tas var gan palēlināt, gan pātrināt. Man liekas, atbildot vēl, ko tu teici attiecībā par to ekrānu, vai īstenībā par jebko. Man liekas, arī māksla var kļūt par tādu pašu izmantošanas rīku, ka proti tas, kas mums ļauj kaut ko darīt, ir šī uzvilktā maska, jeb kaut kāda virsma, kas tad ir starpā, kura ietvarā mēs varam kādam uzbrukt un, pieņemsim, neuzņemties par to atbildību. Tas būtu viens, vai tas padara empātiskāku. Es esmu to daudzreiz atkārtojis, man vienkārši šķiet lielisks Brodska uzrunas fragments, ko viņš teica absolventiem. Proti, ka beidzot skola kļūs arvien garlaicīgāk, bet atcerieties, ka garlaicība ir loks uz laiku bezgalīgumu. Tad proti, man liekas, jebkurā brīdī, kad mēs
vai vairumā brīžu, kad mēs pie kaut kā apstājamies, vai kaut ko mēs sākam vērot, vai mēs to sākam detalizēt, tas vienkārši ļauj mums novērot lietu būtību bieži vien daudz vairāk. Un, ja saka, ka Dievs slēpjās detaļās, tāpat vēlns slēpjās, bet ka vienkārši caur šo detaļu un apstāšanos, jā, mēs varam piekļūt tam vairāk. Un tādā ziņā māksla kalpo gan par šo logu uz bezgalību un mēģinājumu saprast kaut ko. Bet kā tu domā, mākslinieki tagad izmanto dažādus izteiksmes veidus un instrumentus no digitālajiem tehnoloģiem līdz performansam, lai sarunātos ar skatītāju par dažādiem jautājumiem, sociāliem, politiskiem un tā tālāk. Tajā paša lauka daudziem auditorijas pārstāvjiem tieši tie jaunie un specifiski izteiksmes veidi varbūt liekas nesapratami, sveši un aizdomīgi. Vai mūsdienu māksla ir spējīga kļūt pieejamāka, nezaudējot savus vizuālus un intelektuālas izteiksmes dziļumu? Vai vispār māksliniekam ir par to jādomā, vai tas ir mākslas institūcija atbildības zona? Kā tev liekas? Es domāju, ka tur tā varbūt kaut kāda personiska atbildība, bet tik un tā, man liekas, tas sastāv no tā fóruma un no satikšanās, kurā satiekas institūcija, tajā skaitā, manuprāt, kura var to darīt un lieliski skaidrot, un varbūt par mediātoru un atklājēju, jeb norādītāju. Un kaut kādā ziņā es domāju, ka vispār tā atbildība ir svarīga lieta un sociālā atbildība tajā skaitā. Bet attiecībā pret pašu mākslu un viņu radot, man liekas, tu vari pazaudēt jebkādu atbildību arī tajā skaitā. Un kas ir būtiski, tieši, man liekas, starp šo pazaudēšanu un atkal atrašanu, tie divi svarīgi pretpoli. Šeit tāda kontrole nedarbojas, tu domā? Es domāju, viņi tāpat vienmēr klātsoši, vienkārši jautājums, cik viņa brīva, bet varbūt vispār par kaut kādām robežām, man liekas, ņemot vērā arī, ka Kaspars sēž, tad man liekas, par ko ir kļuvis pēdējos gados Medicīnas un vēstures muzejs, ir tas, kurš tieši šīs robežas ir pārkāpis, padarot daudz ko par mākslu, ja pat tādā ziņā arī pat pazaudējot varbūt vispār šī apzīmētāja būtību, ka tas nav pat tik būtiski, svarīgākais ir, tā var būt tīra māksla, un es esmu absolūti par tīru mākslu un par tās manifestāciju un prieku, kurš kā avots pilsētā vienkārši līst, bet jā, tas var būt arī tas, ko tu saki, tas var būt kā liela daļa demokrātijas virzības un artikulētāji. Kas par tev ir? Ko varbūt dokumentēt? Es nelasu īziņas, man ir piezīmes. Mēs citi. Es domāju, ka tās lielās pārmaiņas, kas skāra mākslas un radošos procesus 60. un 70. gados, lielā mērā jau bija tendēti uz to, kā radošās prakses varētu padarīt daudzveidīgu un interesantu cilvēka dzīvi, kuru lielā mērā nosacīja tajā brīdī skaidri redzams vai nu, pieņemsim, Padomju Savienībā vai citos totalitārajos režīmos, tad demokrātijas trūkums, un tu vakaros atnāc mājās un taisi samizdāta grāmatu, piemēram, vai arī, pieņemsim, rietumu pasaulē, kur tev viss ir prefabricated, un kapitālisms tev jau dod gatavas dzīves formas, un kā tu viņas vari uzlaust un dzīvot savu dzīvi. Un šie te centieni bija ļoti, manuprāt, panākumiem bagāti, un mēs katrs, es domāju, kas joprojām aktīvi profesionāli darbojās, jums ir bijuši
darba komandā, komandas saliedētības pasākumi, kuri sākās ar kaut kādu rotaļu un bumbiņu smētāšanu vai viens otru ķer un tu tur krīti uz atpakaļ. Tas ir viss, ko mēs 60. 70. gadu performatīvajā mākslā redzam un kas ir kļuvis par mainstreamu. Un tas ir tas nevis tas mākslas tagad, ka viņai būtu kaut kas jauns jāizdomā, bet cik viņa patiesībā bija efektīva un cik ļoti auditorija viņu uzsūc un bija gatavi paņemt. Ja? Un ļoti bieži cilvēki pat neapzinās, ka viņi šo te 60. 70. gadu mākslu, ka viņi joprojām saka, ka viņi nesaprot atnākuši uz muzeju, ja? Un kad jums te būs kāda pavadošā programma, ja? Bet viņi jau ikdienā to izmanto. Un man liekas ārkārtīgi interesanti, ka tu paskaties to pašu pāri Yoko Ono un Johnu Lennonu. Ja? Beatli mums liekas absolūti old school mūzika, garlaicīga, savukārt Yoko Ono performance mēs joprojām nesaprotam. Ja? Bet īstenībā tas ir tā kā pārslēgt to uztveres režīmu, man liekas. Tas ir viens. Un paskatāmies, kaut vai pieņemsim tās pašas, Mata Clarka Kitchen projekts, ja, Ņujorkā. Šobrīd mēs taisam draugiem vakariņas vai ir mājas restorāni, mēs veidojam mēs izmantojam apkaimju kopienas saliedējošu pasākumu kopā vakarējot dārzā vai tam līdzīgi, vai ņemsim to pašu Ligiju Klārku, brazīļu mākslinieci, kas novēroja, kā skatītāji rotaļājas ar viņas tēlniecības darbiem un lēnām viņa atgāja no mākslas, pievērsās psihoterapijai un pēc tam būtībā ievies šo te mākslas terapijas lietas. Tas, man liekas, ir tās tendences, kuri veidojas pilnīgi cits priekšstats par to, kas ir lietišķā māksla. Tas nav dizaina un lietišķās mākslas muzejs. Viņai ir lietišķi lietojamas lietas, kreativitātes, kaut kādas lietas, kas nav jādara tikai māksliniekam. Ne tikai Reinis to dara, es arī varu darīt. Ja? Bet tas nepadara mani pa mākslinieku. Es vienkārši izmantoju lietas, līdzīgi kā, nezinu, Latgales svečturi. Tā es izmantoju Yoko Ono, pieņemsim tos performanču grāmatas, tos toolkitus. Tā. Es pietiekami skaļi runāju. Jā, vajag skaļāk. Labi. Jā. Varbūt vēl Martiņam jautājums. Vot tā. Es lasīšu tādu skaļā balsi. Jā, arī izteiksim. Vai mēs varam pateikt, ka empātija ir kaut kāds viens no galvenajiem instrumentiem demokratiska valsts modeli? Jā, tagad es runāju skaļi, bet nerunāju mikrofonu. Vai, teiksim, to, kas tagad skan, teiksim, no Ilona Maska, tas teicina, ka empatija ir visvājāka rietumu sabiedrības kaut kādā puse, jā, teiksim, jā. Viņš to uztver par vislielāku vājību, kas rietumu kultūra pastāv tagad. Vai tieši mēs varam pateikt, ka tas ir kaut kāds no tiem pamatiem, kas ir demokratiskā modelī un uz kuru mēs principā virzamies? Jā. Pirms es atbildu uz jautājumu, es pateikšu vienu lietu arī asociatīvu, kas nāk prātā domājot par Ilonu Masku un personām, kas viņu pavada, vai personu, kuru viņš pavada, kāpēc tā ir slikta māksla viņu izpildījumā, tāpēc, ka tā ir viendimensionāla, tā ir plakana.
nevis telpiski plakanu, bet jēgas ziņā plakanu. Tad, kad mēs redzam, teiksim, to, ko piedāvā televīzijas ekrānā Masks un kompānija vai Trumps un kompānija, tad tas izskatās pēc sliktākajiem padomju aģitācijas paraugiem par slikto kapitālismu. Ja? Tur ir speciāli jākoncentrējas uz to, lai izdomātu, ko vēl varētu precīzāk nokopēt kaut kādas, padomju 50. gadu aģitācijas materiālus, ja, par ļauno kapitālismu. Bet, protams, ka bez empātijas nav iespējama demokrātija, un tas ir viens no tiem priekšnoteikumiem. Citādi demokrātija nestrādās, ja mums nebūs iespēju un arī prasmes, ja mēs nepratīsim, teiksim, iedomāties sevi cita cilvēka vietā vai citas grupas vai kādu citu vietā sevi, ja, un tad atrast kaut kādu kopēju risinājumu tam, lai to atsvešinājuma slieksni vai to robežu pārvarētu. Ja. Tas arī nevar būt obligāts pienākums, un tieši tāpēc nestrādā, teiksim, arī aicinājumu par, es tagad atvainojos, par tautu draudzību vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Tas strādā tikai tad, kad tas ir vajadzīgs abām pusēm, abiem iesaistītajiem. Ja. Un demokrātija arī nestrādās formāli. Mēs varam pieņemt likumus, mēs varam ierakstīt satversmē preambulus un preambulus, un mēs varam pieņemt daudzus labi domātus priekšlikumus un ierosinājumus, bet tas nestrādās, ja cilvēkiem pašiem tas nebūs vajadzīgs. Cilvēkiem būs vajadzīga demokrātija tad, kad viņi sapratīs, ka viņi nevar neko savā dzīvē atrisināt bez savstarpējas saskarsmes, bez komunikācijas un bez empātijas, kā šīs komunikācijas sastāvdaļas. Empātija nav nekāda burju noņi, tas nav, teiksim, arī tāds, brīnuma līdzeklis, kas atrisinās visas cilvēku problēmas un ikvienu sabiedrību padarīs gaišu un laimīgu, bet bez empātijas tā sabiedrība būs tiešām tāda, izmantošu piemēru, ko jau izmantoju pirms pāris dienām, kā Spielberga filmā Atpakaļ nākotnē. Ja, kad bija viens no risinājumiem bija tāds, ja 50. gados notikuma trajektorija aizies tajā virzienā, tad 80. gados mums būs tumšas ielas ar sirojošām bandām un teiksim, beigsies viss ļoti slikti. Un tas ir tas, ko mēs tagad redzam, kā šādi scenāriji īstenojas. Jo inteliģentā sabiedrībā nevajag lietot sliktus vārdus, bet tas, ko mēs redzam no aizokeāna, ir tāda gopņiku estētika, ja tā drīkst teikt. Ja? Bet, acīm redzot, kaut kādai daļai sabiedrības tas ir pieņemami, jo arī nevajag mānīt sevi ar domām par to, ka lūk atnāca dažas ļaunas personas, vai viņus sauc Ilons vai Donalds vai vienalga kā, un sabojāja visu pasākumu. Ja? Tad aiz viņiem tāpat ir kaut kāda daļa sabiedrības, kas viņus uztver kā savējos, kam viņi nav svešinieki. Teiksim, mēs redzam kaut ko tādu, mums uzreiz iestājas reakcija, ja? vienai daļai klātesošo. Ja? Citiem neiestājas alerģiska reakcija, tāpēc, ka viņi vai identificē sevi ar to, vai viņiem tas vienkārši ir izdevīgi. Viņi pārstāv tādu personības tipu un tādu dzīves uztveri. Ja? Un tur ir jautājums, vai mēs, teiksim, vai mēs esam un vai mums vajag kļūt empātiskiem pret Masku un kompāniju. Vai tas kaut kādā veidā mainīs šo situāciju. Jo empātiju arī var, jebko var novest līdz absurdām, atkārtojot bezgalīgi, atceroties to pašu Brodska piemēru no šīs uzrunas absolventiem, ja, kad tev liek gulagā bezjēdzīgu darbu darīt, ja, un tu to padari, to tiec galā, padarot to vēl bezjēdzīgāk, nodot līdz konsekvencei. Ja. Un tieši tas ir jautājums, teiksim, par empātiju, kur tā ir vietā un kur tā nav. Tāpēc tas ir tas, ko es gribēju pateikt ar domu, ka empātija nav brīnuma līdzeklis. Ja. Jo empātija var pagriezties arī pretējā virzienā. Es būšu empātisks pret Masku un kompāniju un gala rezultātā es dabūšu pakaklu. Es gribu oponēt, bet nemāku noformulēt. Es domāju, ka lielā mērā, un tas ir tas jautājums par empātiju pret sabiedrības daļu, kurai sociālie apstākļi nav ļāvuši iegūt labu izglītību, kuri
neorientējas kompleksitātes teorijā un cik sarežģīta ir mūsdienu pasaule. Iespējams, ka viņiem arī daudzi, maz ir cilvēki, kas ir viņu dzīvēs, ko viņi ir sastapuši, kas viņiem to spētu izskaidrot, sākot ar skolu. Es domāju, ka tas ir līdzīgi arī Latvijā. Piemēram, ja mēs redzam populistisku partiju popularitāti, tā ir situācija, ko ir veidojušas centriski labējās partijas Latvijā, nefinansējot pietiekami izglītību, neatbalstot ģimenes ar bērniem, lai šiem bērni varētu integrēties šajā sarežģītajā globālajā pasaulē, un viņus nosaukt par gopņikiem, tur arī trūkst empātijas. Un, ja mēs, tāpēc man liekas, ka tā ir tā parādība, ja mēs skatāmies Amerikas Rust Belt un štatus ar milzīgām atkarības problēmām, ar bezdarbu, ar rindas lietu, kurām, šīs te liberāla demokrātiskā sabiedrība, kas ir aizrāvusies ar sevi un savām idejām un savu mākslu, kur pārējie nevar saprast, tad tas arī ir rezultāts. Un tā empātijas trūkumu viņi var pārmest abām nometnēm. Es esmu nācis. Jā. Jā, protams, tas ir tieši tas jautājums, ko es arī uzdevu, kur ir tās empātijas robežas un kad mēs to pielietojam un kad nē. Jo tas kas ir bīstami, protams, es te nonāku pats ar sevi pretrunā, ka empātija ir vajadzīga, bet tā neatiecas uz visiem. Ja, tad mēs jebkurā gadījumā mēs nonākam situācijā, kad universālu risinājumu nav un kad nākas izvēlēties, vai es to cilvēku, kurš nāk man pretī un veic konkrētas darbības, uztveršu kā empātijas objektu, vai es mēģināšu saprast, kā man tagad saglabāt veselu ādu konkrētajā situācijā, ja? Tagad reducējot visu uz kaut kādu ielas līmeni, piemēram. Ja? Un, protams, bet no otras puses tas, ko tu, Kaspar, teici, tas drusku arī atgādina, nevis personiskā līmenī, bet tajā konceptuālajā līmenī, ka mēs pārliekam atbildību no tā cilvēka, kuram nav izglītības, kuram ir visi priekšnoteikumi būt tādam, kāds viņš ir, bet viņš it kā zaudē līdz ar to atbildību. Atbildīgi ir citi, atbildīgi ir valdība, atbildīgi ir liberāļi, atbildīgi ir konservatīvi vai vienalga vēl kāds cits, kurš, viņam nav iedevis iespēju, kurš nav nodrošinājis apstākļus, kurš ir nodarījis gala rezultātā pāri. Un tad ir jautājums, kur sākas tā konkrētā cilvēka atbildība, kurš, teiksim, nāk pretī un tev vai man pajautās, cik ir pulkstenis vai palūks uzsmēķēt ar konkrētu mērķi. Tu jau zini, kas tālāk sekos, ja, jautājumam, cik ir pulkstenis vai uzsmēķēt. Ja, un, tad kurš ir atbildīgs? Tie, kuri viņam neiemācīja, tie, kuri viņam nepaskaidroja, tie, kuri viņam nepateica vai arī darīja to pārāk brutāli un jaunu cilvēku sakropļoja, pirms viņš vispār bija izaudzis līdz kaut kādam apzinātam līmenim. Tas viss tā ir, un to nevar noliekt, ka ir konkrēti apstākļi, kāpēc cilvēki kļūst tādi, kādi viņi ir. Bet kur tad ir šī paša cilvēka atbildība, tā paša Ilona vai Donalda atbildība par to, ko viņš dara? Jo tas man arī drusku, tas ir jautājums, uz kuru man atbildes nav, un tāpēc tas jautājums ir tagad retorisks, ko es kā bumbiņu metu Kasparam atpakaļ. Jā, ko darīt tādā situācijā? Par laimi mums pa vidu ir Reinis, kurš arī pārtos un varbūt atbildēs. Jā, man liekas, te ir viena perspektīva un otra. Jā, viens, ar ko es gribēju sākt, varbūt vēl paralēli, kad pieminēju to, es atceros, un man šķiet, tas viens veids, kā vispār ir to darīt, ir jaucot tās sabiedrības daļas kopā. Ko daudz ir darījuši, un es atceros, kā lielisks piemēru, ko pieņemsim Homo Novus darīja visās doties kopienās un aicinot un vienmēr skatoties, lai biļešu cenas būtu pieejams, lai tajā, var sakot brīnišķīgi visu, ko viņi darīja. Bet vēl, ja mēs atgriežamies vēl, pie vēl viens abstraktāks lietas pieskaršos,
kas ir dēja, un kur var pieminēt Sergeja sievu, Viktoriju Fomenko. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad viņa bija naturalizējusies Latvijā pēc 18 gadiem, un ņemot vērā Krievijā sākto karu, kurā viņai, protams, pietrūkst metropolis un lielas pilsētas, un Rīga ir maza, un cilvēki bieži vien ir pārāk noskumuši, un tā enerģija ir pārāk zema, un viņai pietrūkst tā saikne, un tad vienā pēc savas dzimšanas dienas viņa teica, ka mēs nomirsim, ja mēs nedzīvosim. Un man liekas, tajā brīdī viņa runāja pavisam par vienkārši fizisku nāvi, bet es domāju arī mūsu empātija nomirs, ja mēs nedzīvosim. Jo tajā brīdī, kad tu dodies dejot, kurā pazūd valoda, verbālā jebkāda, kurā paliek dažu kustošu ķermeņa attieksmi, kurā mēs nezinām, kur mēs satiksimies, bet tas ir arī viens no veidiem, ko es izbaudīju uz savas ādas, kas man ir radīja tik daudz gaismu, tik daudz iejūtības pret citiem, un tajā skaitā pret sevi, tik daudz vispār kaut kādas vietas, kurā tu sāc just. Tāpēc, viens veids varbūt vienkārši vajag dejot. Biežāk. Es 90. izdejojos, bet kas man liekas, ja mēs atgriežamies pie mākslas un literatūras, man liekas arī un par to empātiju un dažādu, respektīvi, lai mēs to empātiju izkoptu, mums ir jāgūst, mums ir jābūt iespēja ieskatīties citās dzīvēs. Un man liekas, ka tā ir arī viena tendence saistībā gan ar laikmetīgo mākslu, gan ar literatūru, kura ir kļuvusi lielā mērā daudz, kas ir atkarīgs no tās augtās projektu mākslas, rakstām projektu, esam profesionāļi, mums ir rekomendācijas, kas nozīmē, ka mums neienāk, mums ir daudz retāk, nevisparināsim, bet mums daudz retāk ienāk, tīpaši, pieņemsim, Eiropas literatūrā, šīs te citas dzīvju pieredzes. Ja mēs, pieņemsim, atceramies savas jaunības dienas, kad mēs lasījām Balto ilkni, pieņemsim Džeku Londonu, viņš raksta, vai līdzīgi kā Vilis Lācis latviešu literatūrā ienāk, Džeks Londons ienāk literatūrā, kad 17 gadu vecumā viņš dodās seals, angliski, jūras seals, roņu, viņš ir bijis roņu medībās, pusgadu braucis ar kuģi, 17 gadus vecs puisis, un viņam ir ko rakstīt, viņam ir ko stāstīt. Un ja mēs tagad padomājam, kur mēs, cik bieži lasām literatūru, skatāmies izstādi vai šos te stāstus no sociālajām grupām, par kurām mēs ļoti maz ko zinām. Vai ne? Un tas, man liekas, arī ir, ka mēs ar to profesionalizāciju mākslas un kultūras zaudējām iespēju attīstīt savu empātiju, jo mēs dzīvojam tajā atbalsts kamerā, vai ekočamberā. Es atceros vienu lietu. Nē, jums bija ko teikt. Saki, es pēc tam paturpināšu. Tas, ko teicu, man liekas, varbūt vēl tas pieskarās nogalināšanai. Bija tāds, un joprojām ir, dzejnieks Kerets. Man liekas, viņam bija vārds Edgars. Rīgas laikā sen ar viņu saruna. Un viņa dēls bija nogalinājis kukainīti, mazu kaut kādu, kas gāja. Un viņš viņam teica, ka tu nedrīksti nogalināt. Un viņš teica, kāpēc? Viņš teica, tu vari nogalināt tikai to, ko tu esi spējīgs pats radīt. Proti visu, ko tu neesi spējīgs pats radīt, vienkārši nenogalini. Varbūt tas attiecas arī pret empātiju un pret jebkuru potenciālo un iespējamo sarunbiedru, ar kuru tu vari sarunāties, vienkārši nenogalini viņu. Jā, es mazliet pirms empātijas jautājuma aizdomājos par Sergeja uzdoto jautājumu par to, kur es sadzirdēju, ka visa māksla apmēram vispārinot, ko mēs izstādām, tur tas dziļums ir jāmeklē.
Un tad ir jautājums arī tas, ko Kaspars tagad saka, vai tur tas dziļums vispār ir. Un tad ir savā ziņā arī ar to empātiju tas saistīts, apmeklētājs, mūsu veidotie projekti, izstādes. Un, to jau arī tā nevar paģērēt, mūžīgo dziļumu visur. Un vai tas vispār ir visu laiku jāmeklē? Nē, jāmeklē laikam stastu, kas tev kaut kā ievelk. Un, man liekas, arī šai izstādē, cilvēks zina vairāk par Bernāru Venē, kā veidojas viņa ceļš, tad viņam daudz plašāk arī tā baudīšana no šīs mākslas. Bet es domāju, ka, ja mēs runājam par stāstu, teiksim, Reinis, kā mākslinieks, vai tev svarīgāk tas ir stāsts par sevi vai par kaut kādiem cilvēkiem apkārt vai cilvēku grupām vai slaņiem? Kas ir tavs stāsts? Viņš taču ir konceptuālists. Man ir svarīgs burts arī tādā ziņā. Bet man liekas, ka kustība varētu būt viens no tiem. Un kaut kādā ziņā, ka šī kustība nevis iznīcina, bet kaut ko rada. Man liekas, tas man ir svarīgi. Ka tā spēj nest prieku, ka tā padara veselāku, ka tā uzliek ceļmalāpu uz nokrituša, nenobrāsta ceļa. Kustība, sāna. Kustība kā dzīvība, kā kaut kas nerimstas. Bet, protams, kurš arī varbūt var radīt arī vētru un varbūt var kaut ko sašūpot. Bet, man liekas, kustība būtu. Un tur ir tik daudz stāsta, man liekas, arī tajā skaitā. Tas ietver arī garstāstus, bet pats es virzos caur mazākām formām, kuras varbūt var kļūt par maratoniem. Es gribēju arī piebilst par to dziļumu, un arī tas ir tajā empātijas kontekstā. Man liekas, ka mums kā kuratoriem ļoti bieži, ko mēs arvien vairāk varbūt pamanām, ka mēs jau izstādes veidojam kā tekstu, vai ne, zināmā mērā. Tā semiotiski mēs viņu redzam, ka tur ir kaut kādas narratīvās struktūras, tur ir stilistika. Un mēs, protams, ārkārtīgi vēlamies, lai šo tekstu var nolasīt. Un tas ir tas, ko, man liekas, es personīgi kā kurators izjūtu. Man ārkārtīgi interesē, kā ir, pieņemsim, kolēģiem biržā, bet es arvien vairāk sastopos ar skatītāju, kurš nemāk lasīt tekstu, izstādi kā tekstu. Mēs dzirdām ļoti bieži, ka tur jaunatne mazāk lasa vai pat nemāk, vai it kā izlasa, bet nespēja atstāstīt vai savilkt droši vien, kopsavilkumu vai tam līdzīgi. Un tādas elementāras lietas, kaut kādu kompozīciju vai atkārtošanās izstādes sižetos vai tam līdzīgi. Un man liekas, ka tas arī ir viens no tās empātijas deficīta iemesliem, ka ir jāmāk nolasīt tā otra vēstījums, vai ne? Un ja mēs sākam pazaudēt to prasmi, tad tas, protams, ārkārtīgi iespaido. Un pilnīgi piekrītu, nav jābūt dziļām. Reizēm mēs pavadām burvīgu laiku vienkārši ņirdzot ar draugiem, vai ne, mājās, runājot tikai viegliprātīgas lietas, bet ir jāmāk nolasīt tie joki, zemteksti, viņam pat nav jābūt dziļām. Un tās prasmes atmirst. Jā, tā ir valoda, kas atmirst, manuprāt, kas iespējams arī ir tieši tāpatās, kā es nemāku mēmus ļoti bieži nolasīt, un mans dzīvesbiedrs man tulko mēmu nozīmi, ja? Tieši tas pats.
Jā, Kaspar, bet man liekas, ka tur ir tas moments, tu saki, ka mēs zaudējam, bet, manuprāt, ir uzaugušas paaudzes, kuriem nav šīs skatīšanās pieredze, jo, piemēram, Venē izstādē, manuprāt, ko es arī, cik man ir bijušas tās grupas, ar kurām es apskatu kopā izstādi, es tomēr aicinu nolikt malā to savu paaudzēs izkopto skatīšanās pieredzi, kā mēs visu mēģinām salīdzināt ar sev pazīstamām lietām vai ar dabu. Un tiklīdz tu aizēji no tā mazliet nost, tu katrā ziņā nesatraucies un nepaliec agresīvs. Bet būsim godīgi, piemēram, cik bieži tev Latvijas muzejos, nerunāju par mākslas muzejiem, bet Latvijas muzejos tu saskaries ar interesantu, spēcīgu, labu izstādi pieaugušajiem. Bet tas vispār ir reti. Un tā ir tā lieta. Tas jau nav norma, nemitīgi ražot labas izstādes. Neteiksim nemitīgi, bet vienkārši, ka Latvijas muzeji fokusējas uz skolas somu un obligātajiem skolu grupu apmeklējumiem, un mēs esam patstāvīgā badā. Un tad, kad mēs aizbraucam, es nezinu, mums ir iespēja aizbraukt uz Berlīni vai Londonu vai Parīzi vai pat uz kādu nelielu, pieņemsim, Nīderlandes pilsētu, mēs kā izslāpuši ejam uz izstādēm, kas nozīmē, ka nav jau arī tam jaunietim vai tam skatītājam tās iespējas kaut ko nolikt malā un tagad te baigi skatīties un mācīties izstāžu tekstus. Mums vienkārši nav no citām nozarēm, kad ir viena laba nemākslas izstāde redzēta Latvijā. Nemākslas izstāde, tātad par kāda tā būtu? Labrīt. Vēstures izstāde, literatūra, rakstnieci. Mums ir teju 200 muzeju Latvijā. Teju 200 muzeju. Katrs no viņiem, ja vismaz vienu izstādi gadā uzstājas, tas nozīmē, mums ir 200 izstādes, ko skatīties. Tā kuru? Tad kuru, jā. Ļoti labs jautājums. Tagad reklāmas pauze, nāciet uz Nacionālo biblioteku un skatieties jaunākās izstādes. Tur patiešām ir laba izstāde tiesības lasīt par Rīgas pilsētas biblioteku. Kas, starp citu, tieši to, klausoties to, ko tu Kaspar teici, kas varētu būt orientēta uz pieaugušo auditoriju, tāpēc, ka tā ir, atkal jāsaka, daudzslāņaina un tur ir ko nolasīt vairākos līmeņos. Jā, bet tā, ne tikai tāpēc, ka tā ir reklāmas pauze, bet tiešām es tā arī domāju. Bet vēl es domāju par to, klausoties mūsu sarunu, ka tas dziļums un seklums, vai tā ir māksla, vai tās ir attiecības, vai tie ir teksti, tā ir ļoti situatīva lieta, ļoti situatīva kategorija. Un tā kā tu, Kaspar, teici, var visu vakaru ampelēties un it kā tur nekā nopietna nav, ja, bet tie konteksti, kas tajā kompānijā pastāv, tas arī to dziļumu dimensiju iedod. Tāpēc, ka tas vienmēr būs ļoti atšķirīgi un dažādi cilvēkiem, ja, kas vienam ir ar dziļu zemtekstu, citiem tas ir kaut kas ļoti virspusējs un ļoti klišejisks. Tāpēc tik grūti iespējams ir pateikt, kas ir kičs un kas nav kičs vizuālajā mākslā. Bet tu instinktīvi kaut kā, es kā skatītājs sajūtu, ka vizuāli it kā līdzīgos tēlos vienam ir kaut kas tāds, ko es nosaucu automātiski par kiču uzreiz sajūtot, ja, un otrā mākslas darbā es nejūtu tādu piegaršu vai pieskaņu, ja. Un tāpēc, protams, tas dziļums un seklums ir nosacītas lietas, bet nosacīts attiecībā pret situāciju, kurā mēs esam. Bet tas nemazina mūsu vajadzību un nepieciešamību pēc tā, ka patiešām tu atnāc kādreiz uz izstādi vai noskaties kinofilmu vai izlasi tekstu, literāru tekstu un saproti, ka tas ir bijis zaudēts laiks, jo tas kaut kādā veidā iet garām, tas ir patiešām svešs, bet ne tajā nozīmē, kā mēs sākumā runājam, svešs, ko es nepazīstu, un tāpēc es no tā baidos, bet svešs, tāpēc, ka tas tev atstāja vienaldzīgi, tas tev neuzrunā, vai tas tevi garlaiko, vai rada jebkāda veida negatīvu sajūtu, ja, vai negatīvas emocijas. Varbūt vēl viens jautājums Vitei. Mēs runājam par to, ka trūks tas savstarpējas saprašanas, bet
iedziļināšanās cita cilvēka skatījuma ir empatijas un radošuma saiknes pamatā, jo abas spējas balstas uz iztēli. Teica atkal viens amerikāņu neirozinātnieks, bet varbūt trūkst tieši tas iztēles, spējas to iztēli vispār izmantot, kaut kā praktizēt. Patiesībā es nebūtu tik skeptiska, jo cilvēki, kas nāk, viņi nav atvesti pamatā šeit. Viņi nāk brīvā izvēlē. Jā, un līdz ar to viņi ir vismaz gatavi kaut ko redzēt un saskatīt, nesaskatīt, katrs atkarībā no savas iepriekšējās pieredzes, zināšanām un visa pārējā komplekta. Tas ir cits jautājums, bet nē, es domāju, ka visi tie 200 muzeji, katrs var būt ar savu to mazo pienesumu, bet kopumā, ka tas veido tādu jēdzīgu kaut kādu kopējo izpratni par to, par vērtībām, ja tā skaļi var teikt. Vai arī otrādi. Vai arī otrādi, bet to es domāju, tas vienkārši uzvirmo varbūt pāris mēnešus un pēc tam nogrimst aizmirstībā. Tas nepaliek. Bet visā tajā kopumā noteikti kaut kas izceļās un arī paliek. Bet runājot par to nesaprašanu un kaut kādu konfliktu, es nesen runāju ar vienu zviedru kuratoru, kurš man pastāstīja, ka Zviedrijā pat eksistē viena partija, kurai programmā ierakstīts nulles finansējums mūsdienu mākslā. Ja, un arī Latvijā ir dažādi konflikti gan ar gadījumā ar cenzūru, un kā varbūt jārēģē mākslas pasaulē, mākslas profesionāliem, kad tas notiek pie mums, varbūt Reinis var kaut kā nokomentēt, ka tā nesaprašanā aiziet līdz konfliktam, līdz mēģinājumam, tur pat līdz krimināla tiesām vai cenzūras gadījumiem. Noraidoši. Kādā ziņā noraidoši? Nevajag pieņemt, bet... Budžetu. Es nezinu, man grūti iedomāties, ka tas tā kā varētu kļūt vispārīgi. Man liekas, varbūt tāda radikalitāte pastāv, bet es nedomāju, ka mums tas draud. Piemērs par Ziloni istabā, ka konkrēta politiska organizācija noskatījās konkrētu sižetu un izrādīja empātijas trūkumu. Mēs to arī tā varam tulkot. Ja, ka, arī cilvēki nesaprata mākslu. Ja, cilvēki vai arī saskatīja tur kaut ko citu, respektīvi to, ko gribēja redzēt. Atkal vecais teiciens, ka katrs spriež par pasauli pēc savas samētātības pakāpes. Ja. Jā, bet kurš viņu... Man šausmīgi nepatīk, ka mēs... tas ir tieši tas pats. Mēs uzveļam atbildību uz individu. Kurš tad atbildi individu? Jā, bet lai sabiedrība varētu saprast laikmetīgo mākslu, viņai pirmkārt jābūt labai izglītībai. Ja mums, piemēram, reģiona N, mazpilsētā P, skolotāji ir pārsvarā seniori, viņi nevar laikmetīgo mākslu pasniegt. Viņi viņu nevar skaidrot, viņi nevar mest šos tiltus. Jā. Jaunā paudzei alga skolotāji ir par mazu. Viņš uz to skolu neiet. Tagad vai šis mazpilsētas spēja iedzīvotājs sakot, ka viņš nesaprot laikmetīgo mākslu un nafīgi viņai dot finansējumu, kurš pie tā ir vainīgs? Tiešām vainīgs ir tas pilsonis. Tas ir kompleksa un ir tas jautājums, kādi ir ieguvumi no tās mākslas, vai kā mēs šobrīd, pieņemsim, ir ļoti interesanta tendence, piemēram,
NHS, Nacionālais veselības dienests Britānijā, piemēram, šobrīd meklē sinerģijas starp kultūras sektoru un veselības sektoru. Konstatējot, ka ļoti daudzas, pieņemsim, grūtsirdība, depresija, vientulības sajūta, ka viņai īstenībā viņa nav dziedināma, piemēram, ar medikamentiem, un ka šis cilvēks, kas labprāt vienkārši grib parunāties, bet viņš noslogo ģimenes ārsta praksi, bet viņam tiek izrakstīts, pieņemsim, dziedāt korī vai iet pie Viktorijas dejot. Bet tam ir vajadzīga milzīgs ierēdniecības gribas spēks, ir jāmeklē risinājumi, kā to nodrošināt, kā tas lauku cilvēks vispār no tās savas viensēs var aizbraukt līdz rajona centram uz to kora mēģinājumu, piemēram. Tā ir kopēja tieši tāpēc, kā angļu teiciens it takes a village to raise a child. Tieši tāpatās arī šis it takes a village to make somebody love and understand contemporary art. Tas nav, mēs nevaram uz viņu novēlt, ka viņš nesaprot un negrib par to maksāt. Es arī, kad es aizēju uz izrādi, un man ir draugi iedavuši brīvbiļeti, es viņu skatos pilnīgi citādāk, nekā es esmu pa viņu nopircis biļeti. Un ja man viņa nepatīk tā izrāda, un es viņu vēl nesaprotu, es īstenībā jūtos izsviedis naudu. Nu, pilnīgi saprotam, mēs visi zinām šo situāciju. Kāpēc šito vakaru es eju pēc pirmā cēliena prom? Nē, tev vajadzēja palikt uz otro, tur viss baigi atrasinās. Nē, es eju uz Oziris iedzert vīnu. Es piekrītu, ka, protams, ir sistēmiskas problēmas, un nevar visu novēlt uz sistēmu, un nevar visu novēlt arī uz individu, jo tas ir cik garš, tik plats. Tur ir taisnība tam argumentam, bet es tomēr domāju, ja mēs runājam atkal par mākslu, tad gala rezultātā tas ir attiecības starp skatītāju un mākslas darbu. Un tur ir tā skatītāja atbildība, tu aizgāji iedzert tālu ar draugiem, vai tu mēģināji saprast laikmatīgo mākslu. Ja tu nemēģinās saprast, tu nesapratīsi. Protams, ir jāmāc, ir jābūt tam, ka skolas bērns var aizvest uz teātri, var aizvest uz muzeju, sākt ar akadēmisko mākslu un aizvest arī parādīt uz joprojām neeksistējošo virtuālo laikmatīgās mākslas muzeju. Tā arī ir sistēmiska problēma. Tad, kad mums beidzot būs laikmatīgās mākslas muzejs kā institūcija un kā vieta, kā telpa, uz kurien cilvēks var atvest un parādīt, tad viņiem nebūs, tad atkritīs arī tām atbildīgajām personām un institūcijām vēl viens arguments, ka tur jau neko nevar darīt. Ja? Tā laikmatīgā māksla jau ir tik super elitāra un domāta tikai šauri specializētai publikai, kā tu pilnīgi pareizi teici, ja? Un tāpēc tas viss iet par riņķi. Jo nav nevajadzētu iet par riņķi, tāpēc, ka kurā vēl Eiropas valstī ir tik izvērsts tīklojums ar mūzikas un mākslas skolām, kas veido abnormālu finansējumu sadaļu kultūras ministrijas budžetā. Un tad, kad es dzirdu, ka laimīgās mākslas pārstāvs saka, vizuālai mākslai ir apdalīta salīdzinājumā ar citām kultūras nozarēm. Es domāju, kurai vēl nozarē bez mūzikas ir savs skolu tīkls. Un tad ir jautājums, kā šīs skolu tīkls strādā. Ja pieņemsim, nav atbalsts laimīgā mākslas muzeja, pieņemsim, izveidēt. Teorētiski, iedomājies, tev ir, kurai nozarei ir tā sakot sava partijas šūniņa bezmazliet katrā mazpilsētā Latvijas. Tad kā mums ir partizāni visur, un tad, ko tad dara šie mākslas pedagogi? Viņi joprojām tieši tāpatās kā manā bērnībā liek tās klusās dabas ar to piena kanniņu un ķirbi, ja, zīmēt. Jebši tur var būt arī animācija, tur var būt datorspēļu dizains, tur var būt konceptuālā māksla, tur var būt performatīvā māksla. Tad īstenībā mums ir viss dots, lai mēs varētu mainīt un lai sabiedrībai būtu iespēja šo te spēja lasīt un tā tālāk, bet mēs vienkārši tādā gadījumā naudu esam 30 gadus izniekojuši. Jo
Jo, pieņemsim, 80. gadu mākslas dienas bija, man liekas, tipisks piemērs, kā mākslas skolu tīkls ir radījis skatītāju, kuram patika Pēterbaznīcas, kā sauc tu izstādi? Daba vide cilvēks. Daba vide cilvēki. Un neviens nekliedz, ka viņš nesaprot. Visi ar milzīgu sajūsmu. Nu, nebija tā, ka visi skrien un saka, mēsls neko nesaprotu. Nebija tā. Strīpām gāja. Bet nav tā, ka tomēr jaunieši nav svešinieki laikmetīgai mākslai. Bet tieši otrādi, ka viņi tur meklē un arī atrod gan saviem sāpīgajiem jautājumiem kaut kādas atbalsts un refleksijas, jo pēc manas pieredzes tieši mūsu klasiskā māksla un akadēmiskā skola ir tā, kas šķiet garlaicīga, neaktuāla, bet laikmetīgā māksla ir tā, kas, man šķiet, tieši jauniešus uzrunā. Tur vajag jums statistiku. Jūs taisat statistikas, starp citu. Bet es nedomāju apmeklēt, bet, pieņemsim, nevis kvantitatīvās, bet tādas kvalitatīvās. Es šo arī teicu no savas pieredzes. Man nav statistika, bet vienkārši strādājot ar dažādām auditorijām. Jā. Man liekas, ka šeit tiešām mēs jau pieminējam mūsdienu mākslas muzeju, kuru mums nav, un tieši šie muzeji dažādas valstis, kuras man sanāca būt, tieši ļoti veiksmīgi šo funkciju, šo saistību ar jauniešiem, ar izpilda. Teiksim, tikko biju Atēnas, un tur tas muzejs vienkārši pilns ar jauniešiem. Un es domāju, ka... Viņi no Latvijas visi taču aizbrauc prom tie jaunieši. Tur arī viņi tajos ārzemju muzejos. Grieķijā. Tur nemaz uz Grieķiju nav jābrauc. Var aizbraukt uz Viļņu un paskatīties, kā var vienu padomu laika kinoteātri pārbūvēt par laikmetīgās mākslas izstāžu telpu. Tas varbūt vēl no muzeja. Patiesībā tas ir muzejs, jā. Es nedomāju, ka tas prasa kaut kādu milzīgu naudu. Labi, tagad ir visādas budžeta prioritātes cits un vienmēr būs kaut kāds attaisnojums, bet tur kas par tevi pilnīgi taisnība. 30 gadi ir nobumbulēti vai novilkti. Ja? Tad arī jautājums, kāpēc nebija politiskās aizmugures, nebija iespēju dabūt cauri rupi runājot, nebija iespēju pārliecināt tos cilvēkus, kas pieņem lēmumus par budžetu un par prioritātēm, ka ir nepieciešams. Mēs jau visi zinām, cik smagi un mokoši gāja ar Nacionālā biblioteka, kas nav laikmetīgā māksla, kas it kā formāli ir nepieciešama visiem, kā institūcija. Ja? Bet arī un varbūt sāpju ceļš tur to gadu garumā, un tas pats, diemžēl, notiek ar laikmetīgo mākslu. Tad tiešām tā ir sabiedrības problēma, ka mēs runājam, mums tas ir vajadzīgs, klausītājiem tas ir vajadzīgs un vēl dažiem, bet kaut kādai vienai lielai sabiedrības daļai ir vai viena alga vai gluži otrādi nulli budžeta šādām te izklaidēm, ja, pēdiņās. Tas ir tas bīstamais. Empātijas un demokrātijas kontekstā. Es tikai gribēju nokomentēt, ka varbūt tieši tāpēc, ka muzeja nav, jaunieši arī aizbrauc. Protams, muzejs šeit tikai kā simbols, jā, kā kaut kāds struktūras elements, jā, un tā tālāk. Bet man patīk, ka mēs izgājām no diezgan tādiem lieliem sistematiskiem jautājumiem, un, protams, mēs... Nonācām pie Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja. Kā vienmēr. Jā, bet, tu zini, kā tas bija tas romietis, kas teica par Kartagēnu, ka tam jābūt iznīcinātam, un beidzot tas tika iznīcināts. Ja? Tad varbūt arī mēs tā nonāksim pie muzeja. Bet es domāju, ka mēs par diezgan līdzīgām lietām runājam arī iepriekšējā diskusijā, un varbūt kādam būs interese to apskatīt. Tas ir viss pieejams online. Tā bija māksla un ekonomika, un šī diskusija bija par svešniekiem visapkārt. Mākslā, kā iekļaujošas un empatiskas sabiedrības veicinātāja. Un es gribu pateikt paldies Mārtiņam, Vitai, Reinim un Kasparam par šo sarunu. Mēs atkal
uzdevām daudz jautājumus, ir arī dažādas atbildes varbūt, un es ceru, ka tas bija interesanti gan klātesošiem, gan tiem, kas mūs klausies vai skaties tiešraidi. Paldies! Paldies!